Pērkot dzīvokļus investīcijām, ik pa laikam kādu no tiem atstāju ilgtermiņā, kā īres īpašums. Šis dzīvoklis teikā ir mans jaunākais pirkums, un drīzumā sākšu remontu. Nedaudz parādīšu to. Tad te ir ieeja, te būs sānmezgls ar vansistabu, maza virtuvīte, koridors, un te ir viesistaba un vēl arī guļama zona. Tā kā mazs tāds 26 kvadrātmetru dzīvoklis teikā. Remontu plānoju finansēt ar privātu aizdevumu. Kāpēc? Jo man nav jāiet banku garie birokrātiskie procesi, visādas pārbaudas, izraksti un tam līdzīgi. Ar privātu aizdevēju varam vienoties par nosacījumiem, kas ir izdevīgi abām pusēm un nav nekādas Eiribora ietekmes. Konkrēti šim projektam plānoju aizņemties 20 000 uz 5 gadiem, 12% likmi un ikmēneša maksājumu tikai 275 eiro mēnesī. Un šis maksājums ir fiksēts visā termiņā. Kā nodrošinājums ir pašam aizdevējam ir ķīla uz šī īpašuma. Pēc 5 gadiem man ir vairākas iespējas. Turpināt aizdevumu, refinansēties bankā vai pārdot īpašumu, ja tobrīd tas būs izdevīgāk un atdot atlikumu aizdevējiem. Aizdevējs šajos gados nopelna, bet man paliek īpašums. Win-win situācija. Un pats labākais, ka ikmēneša maksājums sadz īrnieks.